Naktī tik šausmīgi gāza. Likās, ka tā māja vispār izjuks. Bet upe, man liekas, ka ir, es nezinu, man liekas, ka ir lielāka, kā bija vakar. Ūdens līmenis augstāks. Ja man būtu brīvdienas parastās, tad tas gailis būtu zupā jau rīt. Bet, nu, tā kā es viņu dzirdēju tikai tad, kad pamodos, tad man viņš baigi netraucēja. Tur tie gaļi ir? Jā. Un tad viņi būs zupā noteikti. Anērika vistiņas steigā zem būrīša. Nu, ko tu nebļauj vairāk savijās, nokaunējās? Pēc lietas šodien tāds spirkts gaiss, ne? Pagaidām. Pat nav ne karsts, ne? Forši paskaties, kā tā migliņa kāpot uz kalniem. Jā. Pat nevar redzēt tos kalnus gandrīz vai. Tagad mēs dodamies brokastīs. Brokastu vietu mēs noskatījāmies būtībā tepat aiz stūra. Bet šorīt jau varētu iet arī lielākus gabalus un kāpt atkal kaut kur augšā. Jo enerģija ir atgriezusies. Kafejnīciņa, kurā mēs vakardien ēdām pankūkus, šorīt jau ir pamodusies. Tad mēs esam tā kā noskatījuši arī brokastu vietu. Par brokastīm esam izlēmuši. Tā kā laukos. Ēdienas pastaigājas starp galdiņiem. Visti tikko pazaudēja cāļus, man liekas, cāļi aizgāja tur. Vai nu vienkārši visti nāk diedelēt? Kaķītis atnāca. Jā, pats maziņš paulais kaķītis. Nav tā kā mans rasnulīts mājās. Jā. Mīlīgs. Šorīt jau 7, šorīt bija vēlāk, 7:30 mēs drīkstējām nākt brokastīs. Pēc kā ātrāk šeit nebija vaļā. Nu paldies meitenēm, kā ātrāk nebija vaļā. Citādi mūsu atvaļinājums fiziski piebeigts. Nu jau, šodien jau ir tāds kā normāls. Nu, patreiz ir sutīgs, bet tāds elpojams. Nē, ļoti labs. Gaiss ir tiešām tāds ritīgi patīkams. Tāds komfortabls pat. Ceptās mūsu oliņas. Mums atnes milzīgas tējas un kafijas krūzes. Vispār par šīm dienām beidzot dzersim kafiju. Un tur mums meitene gatavo omletītes. Gatavo garšīgi makaronus pankūciņas arī cepa. Brokastis būs tādas diezgan apjomīgas, kā jau mēs esam sākam pierast. Mums ir priekš divreizējas dienā ēdināšanas, jā, tas ir normāli. Zini, es labāk ēst bišķiņ mazāk un biežāk var būt tās, bet musulmaņu sievietes, mēs ar Lindu skatījāmies, kā viņas cik perfektos lakatiņas apliek. Bet droši vien, ja tu jau no mazām dienām viņas liec, tad jau tu saproti, kā tas ir jādara. Mēs braucam šitai virzienā. Šodien? Jā. Teica, tev bija kaut kāds... Nav šeit. Hammerola Highlands 5. 5. Rekord. Aha. Šitā viņi nav uzapspilku šeit. Jā. Šeit, pa šito tad ceļu. Īpohas vārds. Kaut īpoha ir visās kartēs, tā laikam kaut kāda lielāka pilsēta. Tā ir liela pilsēta, jā. Šādi aug palmas. Kaut kas riekstiņi nokrituši. Un tur zālītē, tur visi tie kušķīši. Tās ir jaunās palmiņas. Nu, gluži kā pēc plāna esam atkal sapakojušies, sakravājušies. Aldis jau ir ieņēmis vietu un brauksim uz nākamo dzīvošanas vietu. Šodien tējas plantācijas, vairāk kalna un soli, ka būs arī normālāks gaiss. Mums saprotamā gaisa temperatūra. Šorīt jau savā braukšanas meistarībā Aldis ir ticis līdz opcijai, ka meklē vai stūri ir regulējami. Tas nozīmē, ka galvenais nav tikai vispār trāpīt pa ceļu, bet viņš arī grib ērti braukt. Jā, bet pedālis nekāda nevar noregulēt. Pedālis tavām garajām kājām ir bišķiņ ne tajā vietā iemontēts, jā? Jā, šito gan viņš jāpieregulē. Man jau patiktosies arī redzēt atpakaļ skatu spogulīt, bet, nu, kaut kā iztikšu.
Man viss ir kārtībā, iet garām. Viss ir labi. Nē, nu jā, dabrīt ir tāda. Pa šauro celiņu Valds nebija uz mieru braukt kā Anglis. Viņš gribēja kā Eiropietis. Bet tas, kas brauc pretī, saprat, ka te ir laikam daudz tādu interesantu. Tikko Valdības, ne vienīgais ar no Anglijas. Varbūt Jā. viņš pats bija Eiropietis. Pagaidu, Austrālieši jau arī brauc otrādi. Austrālieši brauc otrādi, jā. Nē, nu pagaid, mēs jau tagad runājam par šitiem mērmiem, kas brauc. Oi, Altiņas tur es sakal tajā pusē. Ej, tas aizbrauc tas onkulīts. Tas bija tas onkulīts vakar. Jā. Viņš sāka ar kaut ko. Beigās, ka mēs jau taisījāmies iet prom, tad viņam atnes lielu rīsu. Patiesībā viņš ļoti daudz ēda pie tās viņa masas. Jā, viņš tur, es nesapratu, kā viņš arī ēst tik daudz. Izskrien. Brauc Aldī pa kreiso, pa Zināms, šitopus. teica, ir daudz apēties gan. Jā, Jā, tur ir šajā pusē. Es Aldi. turos mīņu, Jā, bet labi. man jāskatās arī, Labi. tu filmē, bet neskaties malu. Es skatos, viss kārtībā ir. Pagaidām viss ir labi manai malai. Nē, viņš konkrēti dikti mauca pa vidu. Tā. Tas onkulīts nevarēja īsti. Labi. Viņa nodoma. Viss ir labi. Viss ir labi. Viņš te vietē ir pilnam. Jau banāns un cits lietas. Banānas. Olīva. Es šitas te... Man arī nepatīk tas pelēkais, jā. Taču man traucē skatam, jā, es skatos, man šitajā te vietā, Jā, jo un visu laiku tā kā bišķi jābrauc uzkurpuši. Tu nevari nolaist zemāk sēdēt. Nevar. Jo Alts bija garš, tad viņam viņš riktīgi traucē. Ja viņš būtu tāds maziņš, tad viņš tur varētu papakšķi. Tas ir paredzēts, saproti. Tā. Jā. Jā, tu jau tas sauc laist tā, ka tā džigits. Ceļš pagaidām ir līkumiem. Tas tuvākais tas, ka pretī te nāk diezgan daudz smagie. Un ja nāk smagais, nu tad tu saproti, ka tev ir jāraujās kaut kur malā. Tā mala ir tāda, kāda tā ir. Bet visumā šodien jau rulējam daudz pārliecinošāk. Mēs tev šodien uzticamies. Teiciens bija zīmes maz, bet precīzes. Tu dodas, nu šito nepamanīja. Bet tas līkums jau nemaz nebija tik liels, kā tā zīme. Redz, šitie mazā būtiņa noteikti būs lielāks līkums. Tā arī ir. Šodien vismaz tāds kalnaināks. Tev jau patīk, ne? Jo. Jo. Teic, ka šodien... Tu teici, neviens ceļojums bez serpentīniem. Nu, tieši tā. Bet šodien, ja tu teici, ka tu sāc izbaudīt. Jo. Es jau varu redzēt, kas apkārt notiek. Es jau redzēju, ka mērķiķis uz ceļa sēžas jau. Es redzēju, to Čūsku. viņa līda pāri. Es gribēju viņu apskatīties, bet neviens jau nepieturēja. Jau sākās kalni. Jau tāda nopietnāk kalniņa sākās. Nu jau tā kā. Tiešām es ticu, ka tu mūs uz kalniem vedi. Beidzot būs apļveida kustība. Skat, tu vari gan tur braukt, kur tev vajag. Nav tīzli aplī braukt uz otru pusi. Šeit vajag. Vai cik neinteresanti. Es domāju, mēs pāpļosim. Jūs var izbraukt vai riņķi. Vajadzēja vien riņķi izbraukt pāpli, tomēr pretējā virzienā pāpli. Tas būtu stilīgi. Tās ir mājiņas vai kalnā? Pasties, Aigar, tu vari skatīties, Aldis nevar skatīties. Tās tā kā mājiņas tur. Kapi. Nu, vai nu tās ir mājiņas vai nu mūža mājiņas? Nu mājiņas. Mūža mājiņas, Aigar, tās ir, redzi? Mūža mājiņas. Jā. Pēc mājiņas. Nu, re, beidzot mērkaķi pa ceļu skriet, re, ka viņi sēž. Paslēpās. Tur izskatās, ka atkal ir iznīcināts kāds mežs un būs. Sastādīšu šitās te Jā, eļas palmas. eļļas palmu plantācija visticamāk. Vai tur ir bijusi un atjaunos, bet tur būtu jābūt principā smukiem džungļiem, mežiem. Linda, kāds sniegs? Nē, nu, bet nu es sapratu, bet tāpēc viņam ir šī tā kā lielgabals tur. Nu, kaut ko viņa aiztur koka, kad krīt.
Tie tapīri, kad krīt lejā. Es nezinu, ko tie puļķi, bet daži tie puļķi ir noliegušies, tātad uz viņiem kāds jau ir nokritis. Nu jā, mēs esam riktīgi augstu uzbraukuši. Riktīgos kalnos. Un pat liekas, tas kondicionieris rada tādu kalnu gaisa iespaidu. Liekas, ka ārā ir vēsi. Redz, te viss kaut kas aug. Ui, tur tajā kalnā, kā viņi tur var normāli apstrādāt? Kā tur ar visām laistīšanas sistēmām? Bet pilnīgi viss, paskaties, viss ar tiem. Zaļas lapas. Bez dailes vajadzīgs arī ēdiens. Redzi puķis? Jā, Izskatījās pēc Mārtiņa rozēm. Bet tā varētu būt. Šeit ir Malaizijas Holande. Ziedus visai Malaizijai. Liekas, pat eksportē viņi no šeit ziedus. Baigi interesanti tās siltumnīcas. Dzestrumiņš. Kur tu jūti dzestrumiņu? Bet tāds kalnu gaiss ir. Tur kaut kas aug bez siltumnīcas. Tur augšā, bet lejā tur pilns. Aikars teica, kāpēc vajag vēl tās jumtas viņām? Tāpat jau tas silts ir. Silts jau tāpat. jā, man liekas, lai neizdeg, ne? Serpentīniņi, forši, ne? Tas taču patīk. Jā, nu labi daudz nevajag, protams. Bet jau tikai tā sakās, tad riktīgie serpentīni. Šitāds jau vēl nav bijis. Šitāds vēl nav bijis, jā. Esam piestājuši pie pirmajām tējas terasēm. Pilnīgi liekas, ka smaržo. Ļoti smuki izskatās. Tas plašums. Es baidos, ka ekrānā tas nav redzams. Bet, iespaidīgi, riktīgi iespaidīgi. Un tie tējas krūmiņi, ka viņi šitādi ir. Augšā tās zaļās svaigās lapiņas. Zemāk tur ir tā kā vecāks. Bet tur ir kaut kas bišķiņ vairāk jāzina par to, ko lasu un ko tur nelasa. Es varu tikai te muļķīgi vāvaļot. Principā te viss ir saistīts ar tēju. Saldējumi, ēdiens. Tādiem gadu pa laukiem. Aha. Tā, izdomājām, ka mēs izbrauksim ar to smuko mazo busiņu pa tējas laukiem. Tagad puikas pērk biļetes. Nu, mēs arī riekš busiņu. Tas būs noteikti ātrāk nekā iet ar kājām. Jā. Kājām, šitiem kalniem. Mums pietiek ar vakardienas kalniem. Kāds patīkams vējiņš tāds. Jā. Jā, bija rakstīts, ka šeit Eiropiešiem patīk. Tas brīdis. Nē, bet sānu ture man ir. Tad dibens šļūk uz priekšu. Tikāds vējiņš. Patīkams. Neaiztieciet tās tur lapas. Tas, kas pa Ķīnas rozi, manējā varētu uzziedēt. Te viņas tādā ēnā aug. Man mājās arī ir ēna. Man mājās viņas nav. Šie pa ziediņiem ir šajā apsta kaulīju kokam. Bet kas tie ir? Bet tā tēja, zini, pēc tējas viņi nesmaržo. Es nezinu, pēc kā viņi smaržo. Pēc tējas riktīgi nav.
Mēs vienkārši krūmos esam ievesti. Atradu arī ziediņas. Tēja ziedi. Es vēl līdz galam neesmu pārliecināta, ka tā ir tēja, bet, gan jau tā ir. Jā, tiem krūmiem, tie stumbri, tik tādiem ritīgiem kokiem. Pat cik mums visu laiku apčikā. Pēc gadiem es teiktu, ka šie ir veci krūmi. Ko es saprotu no tējas krūmiem? Neko? Kā tie ir? Ar to? Kad tāda lapa kaut kā? Jā. Aigars teica, ka būšot pēcgarš. Pagaidām es teiktu, ka tā garša ir apmēram tāda. Ko šķētu zāli? Nē, Balanda? Kāds balandas būtu aizkārt lapūkas, piemēram, ceriņu lapūkas kā? Mēs varam saplūt. Nē, smuk jau. Tas sastādīts viss tad. Es nezinu, ko es biju iedomājusies, ka tie krūmiņi ir tādi vairāk kā krūmiņi. Nu, šitie jau ir tādi stumbri, ka tā kā kaut kādi kociņi. Es arī iztēloju tāds krūmveidīgāks. Pa izmēru, jā, viņi tāda apmēram ir. Pēc lapiņa apskatīšanas kalnā, protams, veikals. Un, protams, suvenīriņi un tēģiņas. Nu, bez tā nevar. Paskaties, kas pa papartītē. Tās ir kokveida papartis. Un boigi lielos. Viņš tagad tiešām tā kā mūsu meža paparti, tikai koku izmērā. Tikai nemaz nav līdzīgi, jā. Nav baigi precīzi adresi tev viesumā. Nu, gan jau šajā pilsētiņā atradīsim savus apartamentiņus. Tu vienmēr esi visu atradis. Atradīs arī šoreiz. Bet šī laikam ir lielāka pilsētiņa, nekā mēs vakar bijām. Jā. Šī tā kā Kuldīga, Liepāja, Ventspils. Kā Kuldīga varētu būt. Varbūt ne platībā, bet cilvēku skaitā taču. Atradām māju, kurā dzīvosim. Es tikai neesmu pajautājusi, kurā stāvā. Tātad ar liftu uzbraucām, dzīvokli atradām smuks tāds. Kodu kastīti. Kodu kastīti. Tagad medīsimies ar kodu kastīti. 8202. Jā. 8202. Mēģinājums numur 2 ielausties svešā dzīvoklī. Tātad mums nav 13, mums ir 13. Viņš tā. Vajag ar vienu roku. Viņš lēc uz leju. Es domāju, kāds sprāks durvis. Nedēļdurs nesprāks. Mēs dabūnam atslēgšu tādā veidā. Tad dzīvoklī mēs iekšā tikām. Ne, bet dzīvoklis normāls ir. Virtuvīte. Un tas kastotais stāvs. Jā, liftu kādu starpību. Man tas lifts nepatīk, viņš ir vecs. Kur ir elektrība? Te jau kaut kur deg kaut kas. Kur ir? Šeit ir viens. Te ir virtuve, atpūtas istaba. Vēl viena guļama istaba. Vēl viena guļama istaba. Man atkal nebūs pie gultas lādētājs, bet nu labi ir. Izvilks kaut ko, jā. Un tolete, duša. Viss pilnīgi pietiekami. Un skats pa logu ir uz kaut kādiem kokiem. Ir arī balkoniņš, rekur. Balkoniņu var redzēt pilsēti. Tur, uz to pusi. Te viņiem laikam ir tā, zemeņu reģions, ne? Pasties, visur tās lielās zemenes saliktas, tās dekorācijas. Viņas nav dekorācijas.
Viss ir izkārtas. Bet es vēl kaut kur redzēju. Kā tu tagad esi iebraucis? Iebrauksim pie fermas un ceļš beigsies. Tad tā var izskatās. Cerams, vismaz, ka te pretī neviens nebrauks tā. Tas tāds logisks uz leju. Vesels trīp brauc, nu duraki. Varam paskatīties garām braucot. Skaists. Ja spogulītī var redzēt, tas nozīmē, mums ir jādod ceļš šitam. Tā, man liekas, ka tur nav neviens. Nav. Suns. Smuki iebraucam kabatiņā. Viss ir kārtībā šobrīd. Viss ir labi. Paskatas par eņģeļu taurēm. Piestājām ceļa malā, lai nobildētu šo skaistumu. Bet kā? Kā viņi var nobildēt, tu man pasaki? Nu nekā. Bet te, man liekas, vairāk smaržo pēc tējas nekā tur, kur mēs iepriekš bijām. Braucām, iebraucām mākonī. Jā, un mežs ir slēgts. Un mežs ir slēgts. Bet nu ceļš bija patiesībā arī tā vērts. Bet varbūt, ka tagad jau tur būtu baisi tajā mežā. Mums nebija lemts raganu mežs. Ne, bet braucot bija ļoti skaisti skati visādi. Šitien orhideja aug. Tu saki, te būs orhideja, ja? Tā ir orhideja, jā. Jā, lokā. Labāk neraustīsim, ja tur kāda zaļā čūska ir atkal augšā. Vakar mēs redzējām. Baigās palmas. Ķērpjainie koki. Nē, es domāju, tas mežs būtu bijis baiss. Varbūt labi vien ir, ka viņš ir slēgts. Ganām pasmaidiem nenobrauc koziņkas pakaļi. Kāds mākvans tur skaisti ir stāvs. Arī eņģeļu tauri, jā. Te ar ķēpiem noauguši tie koki. Viņi visi tādi. Cik skaisti te skatu. Esam bijuši Malaizijā pie mākoņiem. Jā. Pagaidi. Nu, suņš nāk apskatīties, kas te tagad apstājušies ir. Ak, Dievs, kas taču skats? Cik skaists tas skats un tas mākonis tur. Jo. Nu, daļ tā vien bija jēga braukt tai kalnā. Nu, kurienes viņi brauc? Baigās trība. Tas vēl iet kājas guļēdams. Te brauc latvieši, pat par tev uzbraukt virsū. Bet ir pretī brauc. Bet te jau tā normāli, tad mēs pa krauju nenoiesim lejā.
Jā, pareizi. Pliko. Bet kas ir šitās pa palmām? Kas viņam zina? Bet banāns ir baigi līdzīgs. Jā, nu līdzīgs ir, bet šiten, es domāju, ka tās nav. Jo nevaru, es zinu, ka Turcijā ejot pa to vienu, to ielu bija pastāvs šitās dārs ar šitiem. Tur aug banāns ķepat, kurā. Bet šitās... Varbūt viņš ir ļoti līdzīgs. Līdzīgs viņš ir. Šitām nekarājās nekas. Nekas nekarājās. Viltus banānu palmu. Pārmetām pāri sastrēgumam. Un tagad jāiepērk kaut kāda auglīša, jo mēs neesam vēl tikuši pie augļiem normāli. Puķis te ir īstenībā tāds pašs kā pie mums - petūnijas, saules puķes, mārtiņa rozes, hortenzijas, nu vismaz tirdziņā. Bet nekur neatrodam mango. Acīm redzot, sezona šobrīd, nu vismaz šeit nav. Cep maizītes. Es domāju, ko viņš dara tajā. Es tagad piedalos indiešu vakariņās. Es skatos, kā viņš rulē maizīti. Un es skatīšos, kā viņš viņu lipinās klāt. Šeit ir mierīgi gaida aizgar podiem. Man jau bišķi kauns. Pirmā maizīte lēnām pūšam. Redzot, viņa ir uzpērsies, un tagad viņa pūšās, un tagad viņa būs uzpūtusies, tā viņu vāmas ārā. Nē, pie indiešiem ir tā ļoti rosīgi. Visi dara, visi priecīgi, visi smaidīgi. Ēdienas smaržo. Patiesībā mēs arī esam baigajā badā šodien. Līdz maizītiem slaukā. Aha. Kamēr es skraidīju gar maizīšu cepšanām, tu jau esi ticis pēdienu. Kā smaržo. Jā. Es redzēju, kā to tavu vistu cepa. Viss bija labi. A, ko tev tur Aigar atnesa? Ko tu pasūtīji? To pašu audzi. Citiem kaut kāds. Tās jūsu vistas gabals cepa kopā. Tos es redzēju. Sembilan